Pavisam droši varam teikt, ka šonedēļ visaktuālākā krāsa bija sarkanā. Tieši sarkanos tērpos tērpās Latvijā ietekmīgākās sievietes, lai tādējādi paustu atbalstu cīņai ar sirds slimībām, jeb pasaulē pazīstamai akcijai Go Red for Women. Pirms 7 gadiem Amerikā aizsāktā akcija Go Red ar tās publisko simbolu sarkanu kleitu vēršas plašumā un sasniegusi arī mūs. 25 Latvijā pazīstamas dāmas tērpušās sarkanā pauda atbalstu cīņai ar sirds slimībām, jo tieši tās ir sieviešu nāves iemesls numur 1 ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Daloties personīgajās laimes un veselības formulās, Go Red patroneses svinīgi atklāja foto izstādi, kurā Latvijas profesionālākie fotomeistari viņas iemūžinājuši sarkanā. Lai arī ārsti saka, ka asinis ir grūti nosaucamā, ne gluži sarkanā krāsā, tieši sarkans parasti asociējas ar sirdi, dzīvību. Šīs krāsas apģērbu parasti nesā, lai tiktu pamanīts. Noraibuši no sarkanās modes parādes, mēs mēģinājām uzzināt, kādas ikdienā ir šo sieviešu attiecības ar sarkano. Man ir viens šis kostīms garderobē, kuru es uzvāku tad, kad es īpaši slikti jūtos. Tas notiek ļoti reti, apmēram reizi gadā, tā drosmē. Man liekas, ka sarkanā krāsa dod drosmi. Un es ļoti apzināti arī tad, kad es zinu, ka būs kāda liela problēma jārisina vai ka tiešām ir slikta sajūta, tad es šo kostīmu uzvāku pat ziemā un eju uz darbu. Sarkana nav mana krāsa, un šitas ir vienīgais, ko es atradu. Spēlējot diezgan tādas spēcīgas un stipras sievietes un arī pārģērbjoties un iejūtoties visu laiku citos tēlos, man pietiek it kā sarkanās krāsas uz skatuves. Tā kā ikdienā es tomēr izvēlos to pašu melno, bet par tām krāsainajām detaļām, kas ir zem tā melnā, tas lai paliek manā ziņā. Tā ir tāda īpaša reize, īpaša diena, kad es velku sarkanu krāsu, jo tas parasti ļoti pievērš uzmanību. Īpaši es esmu darbā, tad pacienti vienmēr vaicā, vai man kādu jubileju. Šķiet, vīrietim jābūt īpaši pārliecinātam un pašapzinīgam, lai ikdienā izvēlētos sarkano, taču sieviete sarkanā šķiet neatstāja vienaldzīgu nevienu. Gleznā ir tas mazais maģiskais sarkanais punkts, kas faktiski padara tā detaļa padara visu to telpu brīnišķīgi. Un, protams, ka tas ir attiecināms vienmēr uz sievietēm. Jūs ziniet, ka saka, ja jums jāiekaro zāli, atnākat spilgt sarkanā kleitā, augstos papožos un neatkarīgi no matu krāsas, un jūs būsiet karalieni. Sieviete melnā kleitā un sieviete sarkanā kleitā? Sieviete melnā kleitā noteikti jābūt sarkanām kurpēm. Sarkanā krāsa ir mana pirmā balles krāsa, kurā es iepazinos ar savu tagadējo sievu. Tikai tāpēc vien, ka viņai bija sarkana kleita. Un šī sarkanā krāsa man ir pavadījusi visu mūžu. Sarkanajam arī Latvijā būs vismaz 2 nozīmes. Visticamāk, ka tradicionāli sieviete sarkanā kleitā apkārtējo uzmanību gribēs pievērst sev. Bet noteikti būs arī dažas tādas, kuras valkājot sarkano, grib uzsvērt, ka rūpējas par savas sirds veselību un aicina to darīt arī citus.